63 Rīgas vispār izglītojošās skolās ir noslēdzies ERAF finansētais projekts. Kā rezultātā 227 labiekārtoti kabineti, kuros aprīkotas jaunas tehnoloģijas, kabineti ir izremontēti, aprīkoti ar mēbelēm. Un tas noteikti ir jauns ieguvums, jauns instruments skolotājiem šodien, ar kuru strādāt. Mēs ļoti ceram, ka šie ieguldītie līdzekļi, kas kopumā bija vairāk kā 8,5 miljoni, no kuriem 5,9 miljoni tika finansēti no ERAF fondiem, kā arī Rīgas domas ieguldījums 2,6 miljonu apmērā, būs tā pozitīvā investīcija, kura dos motivāciju. Tā ir iedevusi jaunus instrumentus skolotājiem, ar kuriem strādāt. Tādēļ izmantosim šo iespēju, kas mums ir dota, izmantosim viņu ar ļoti lielu pašatdevi, paši mācoties, mācot savus skolēnus, un galvenais, protams, skolēniem esiet aktīvi radoši šajā mācību procesā. Sadarbojieties savā starpā, sadarbojieties ar skolotājiem, pieņemiet to jauno, ko mēs spējam dot šī projekta ietvaros. Labdien! Šodien mums ir paredzēts pētnieciskais laboratorijas darbs bioloģijā, un kopā ar mani strādās otra skolotāja Alde Zvinkēvica, bioloģijas skolotāja, kas arī reizē ir laborante. Un šodien mums ir paredzēts pētnieciskais laboratorijas darbs. Un kā katru reizi, arī šoreiz, pirms mēs uzsākam darbu, būs nelieli daži ievad jautājumi. Lūdzu, skolotāji. Un pirmais jautājums, ko mēs redzam? Ko mēs redzējām? Kas tas bija par orgānu? Sirds. Un ko mēs varam teikt par sirdi? Tātad pieder pie asinsrites orgānu sistēmas. Un pirmais jautājums, kāpēc darbojas visu mūžu? Lūdzu, Davi. Dēļ sirds šķērsvītrotajai muskultūrai, kur ļaus darboties visu cilvēku mūžu. Jā, tātad sirds šķērsvītrotā muskulatūra, te mēs ļoti labi redzam uzbūvi, kas spēj atļauj darboties, neatkarīgi no mums. Nākošais jautājums, kas ir pulss? Lūdzu, Baiba. Ritmiskās artērijas sienas kārstības. Jā, paskaties, sakrīt tava atbildi, sakrīt ar atbildi. Labi, nākošais jautājums, kas ir asinsspiediens? Darja, lūdzu. Asinsplūsmas spiediens uz asinsvadu sienu. Jā, tātad spiediens uz asinsvadu sienu. Nākošais jautājums. Te mēs jautājumi nebūs, bet te mēs varam redzēt schēmā, kā sirdsdarbības radītais asinsspiediens nodrošina asins riņķošanu. Tad paskatieties, ja? Un nākošais jautājums, kas var ietekmēt sirdsdarbību? Lūdzu, Kristiāna. Humorālā un neirālā sistēma. Jā, tātad humorālā un neirālā regulācija. Tās ir tās, kas ietekmē sirdsdarbību. Un kā mēs varam izzināt? Jākab, lūdzu. Var izzināt ar elektrokardiogrāfijas palīdzību. Jā, un kā vēl varētu? Ko mēs varētu pārbaudīt? Labi, mērīt asinsspiedienu. Un ko mēs vēl varētu izdarīt? Pulsu pārbaudīt, jā. Un tātad šodien pētnieciskais laboratorijas darbs, darba nosaukums, fiziskās slodzes ietekme uz cilvēka sirdsdarbību un asinsspiedienu. Es gribētu, lai jūs katrs paskatītos, kas jums uz galda nolikts. Tātad ir darba lapa. Paņemiet katrs darbu lapu, paņemiet katrs situācijas aprakstu. Izlasot situācijas aprakstu, jāuzraksta pašiem, jāvienojās, un tad mēs pārbaudīsim, paskatīsimies, kā jums ir izdevies. Jums ir jāuzraksta pētāmā problēma un hipotēze. Tā, izlasījāt, ja? Mērķis pētot fiziskās slodzes ietekmi, pilnveidot izpratni par pulsa un asinsspiediena izmaiņām cilvēka organismā. Kas mums šodien būtu jāapgūst, kas mums būtu sasniedzamais rezultāts? Mēs izvirzām pētāmo problēmu un hipotēzi par sirdsdarbības izmaiņām atkarībā no fiziskās slodzes. Tas būtu viens mums sasniedzamais rezultāts. Otrs, darbojoties grupā, mēra sirds fizioloģisko rādītāju izmaiņas atkarībā no slodzes un fiziskās sagatavotības.
Un trešais sasniedzamais rezultāts izskaidro iegūtos rezultātus, secina par fiziskās slodzes ietekmi uz sirds fizioloģisko rādītāju izmaiņām. Un tātad lūdzu, jūs izlasījāt situācijas aprakstu, tagad vienojieties un mēs, katra grupa ieraksta kopējo, tātad jūs esat vienojušies par pētāmo problēmu. Ierakstam lūdzu, ja? Pirmā daļa mums ir pulsa skaitīšana pirms un pēc fiziskās slodzes. Ja? Un otrajā daļā mums būs asinsspiediena izmaiņas fiziskās slodzes ietekmē. Un tātad mēs arī pētāmajā problēmā to paredzam. Ja? Un tagad domājam par hipotēzi, lūdzu. Par hipotēzi. Mūsu hipotēze ir, ka pēc fiziskās slodzes palielinās pulsu un asinsspiediens. Jā. Kā jums ir, Baiba, jūsu grupai? Mūsu grupai, ja vairāk cilvēks nodarbojas ar fiziskām nodarbībām, jo mazāk pieaug sirds saraušanās. Labi, un pēc darba, pārbaudot pulsu, pārbaudot asinsspiedienu, jūs pārbaudīsiet vispirms miera stāvokli, pēc tam jūs pārbaudīsiet pēc fiziskās aktivitātes. Pie secinājumiem jūs arī rakstīsiet atbildi uz savu izvirzīto hipotēzi. Un tagad lūdzu, paskatāmies darba lapās. Jums ir darba piedarumi doti, darba gaita ir dota. Izlasam tagad lūdzu visi darba gaitu. Un mēs sākam strādāt. Uz interaktīvās tāfeles ir vēlreiz uzlikta bilde, kur jūs variet paskatīties, kā pareizi pulsu skaitīt. Un jums ir rakstīts darba gaitā, kā jūs darīsiet. Tātad 15 sekundes skatīsieties pulkstenī, skaitīsiet savu pulsu un to iegūto ciparu. Jūs pareizināsiet ar 4, tad jūs zināsiet, kāds jūsu pulss ir vienā minūtē. Miera stāvoklī. Un atceramies, kā roka jātur ir. Paskatieties, lūdzu. Ja? Stabili jānoliek roku, stabili. Mēs nevaram tā piepacelt, ja? Tā nebūs precīzs rezultāts. Rezultātus uzreiz ierakstam tabulā. Tā, un ja ir pārbaudīts pulss miera stāvoklī, mēs veicam 30 pietupienus ātrā tempā. Tā, un uzreiz mēs atkal pārbaudām savu pulsu. Tieši tā pati, ja? Tieši tā pati. Rezultātus apstrādāsiet pēc tam. Tagad lūdzu tālāk. Mēs griežam lapu uz otru pusi. Otrajā pusē rakstīta otrā daļa. Asinsspiediena izmaiņas fiziskās slodzes ietekmē. Un, ja ir izlasīts, un grupa var apspriesties, pārunāt. Uz galda jums ir arī asinsspiediena mērītāja, lūdzu, informācijas lapiņa. Ja, varbūt ir piemirsies drusciņi. Ja paskatāties, kā pareizi strādāt, lai jūs pareizi uzliktu, precīzi, paskatāmies. Un tātad vispirms pārbaudām asinsspiedienu pirms slodzes. Ja? Pareizi novietojam roku. Roka nedrīkst. Nedrīkst rokai būt nekādas kustības. Un iegūto rezultātu ierakstam tabulā. Tas būs asinsspiediens pirms slodzes. Tā, rezultātu mēs mēram 2 reizes. Mēs mēram 2 reizes, pārbaudām savu asinsspiedienu miera stāvoklī 2 reizes, lūdzu. Un veicam 20, es atvainojos, 20 pietupienus. 20. Pārbaudām uzreiz pēc 20 pietupieniem. Pēc tam mēs paskatāmies pulkstenī.
Pārbaudām pēc minūtes un pēc tam pēc 3. Ja? Apskatieties darba gaitā. Izpildam precīzi darba gaitu. Tātad vēlreiz par otrās daļas paskatāmies lūdzu, vai mēs esam precīzi izpildījuši. Ja? Tātad mēs iepazināmies ar instrukciju, kā pareizi strādāt ar asinsspiedienu mērāmu aparātu. Pirms slodzes ap kreisās rokas plaukstas locītavu aplikām asinsspiedienu mērīšanas aproci. Mērījuma rezultātus ierakstījām tabulā. Mērījumus veicām 2 reizes. Tad izdarījām 20 pietupienus un uzreiz pārbaudījām savu asinsspiedienu. Pēc tam asinsspiedienu pārbaudījām pēc minūtes. Un tagad es skatos, ka gandrīz jau būs visiem. Arī tūlīt jūs pārbaudīsiet pēc 3 minūtēm. Un tad, kad darbs būs izpildīts, jums ir aizpildītas 2 tabulas. Jūs esat skaitījuši pulsu, mērījuši asinsspiedienu, tabulas ir aizpildītas. Viens no grupas ievadīs rezultātus jūsu iegūtos tabulā, Excel tabulā, bet pārējie strādās pie rezultātu analīzes un izvērtēšanas. Vispirms apspriedīsieties grupā, nonāksiet pie vienota secinājuma, izvērtējuma, uzrakstīsiet katru savā darba lapā. Un beigās jums ir secinājumi, kur jūs rakstīsiet atbildi uz izvirzīto hipotēzi. Un tad, kad jūs būsiet to uzrakstījuši, rezultāti būs savadīti, tad viena grupiņa, šoreiz es varbūt izvēlēšos, nāks prezentēt savus rezultātus uz interaktīvās tāfeles un arī, tātad arī analizēs savus iegūtos datus. Lai analizētu rezultātus, vēlreiz lūdzu, jums ir neliels padoms špikerītis, ja? Pie situācijas apraksta. Ja? Jo jums vispirms, lai analizētu rezultātus, vispirms jums ir neliela informācija sākuma daļā vajadzētu būt, kas ir no literatūras datiem. Tātad, kas ir teikt zinātniskajā literatūrā par pulsu, kas ir teikt zinātniskajā literatūrā par asinsspiedienu. Sākuma daļā uzrakstam un pēc tam konkrēti par jūsu grupas iegūtajiem rezultātiem. Labi. Jā, hipotēze bija pareiza. Jā, labi, jūs sākat ar hipotēzi. Tad ir rezultāta analīze izvērtēšana. Ja? Redz, skaties, ja? Medicīniskā literatūrā. Ja? Tātad vispirms jums jāizvērtē ir puls. Vispirms sākam izvērtēt pulsa rezultātus. Kādus jūs esat ieguvuši? Ja? Mēs zinām, ka miera stāvoklī puls ir no 60 līdz 80 reizēm vienā minūtē. Ja? Tātad, un apskatāties, kā jums ir jūsu grupai, ja? Vai ir šajā robežā. Un atkal izvērtējam, kā jums ir pēc 30 pietupieniem. Un atceramies to, ka arī ietekmē fiziskā sagatavotība, tie, kas nodarbojas ar sportu baida. Ja? Labi, to visu mēs uzrakstam šajā daļā pie izvērtēšanas. Ja? Tā, viena grupa ir pabeigusi, un es domāju, ka varētu viena grupa jau prezentēt. Un es gribētu, ka es izvēlējos šo grupu šoreiz, ja? Un Kristiāna varbūt, ja? Varētu prezentēt grupas darbu ļoti ātri, ja? Parādītu diagrammu un nedaudz pastāstītu par iegūtiem rezultātiem. Tātad mūsu grupa apkopo rezultātus un mēs uzskatām, ka mums ir visiem asinsspiediens normas robežās, kā rakstīts literatūrā 60 līdz 80 minūtēm. Puls, ja? Puls, jā.
tas bija miera stāvoklī, sarkanie stabiņi miera stāvoklī. Tātad šeit labi redzams ir, ja? Sarkanie stabiņi. Tātad ir miera stāvoklī, uzreiz ir pārbaudīts pulss. Jā, lūdzu. Anatolija un Edgaram tie varētu būt paaugstinājies, tāpēc, ka viņi ātri aug. Un tātad mēs arī pārbaudām pulsu pēc slodzes, un ir tiem, kam vairāk varie pulsu pirmslodzes un pēcslodzes, ir mazāk sporto un nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Jo mazāk mainās rādītāji, jo vairāk nodarbojas ar sportu. Tātad redzams, ka Baiba visvairāk nodarbojās ar sportu. Nu, jā, tas jau mums ir visiem zināms, ka Baiba katru rītu ceļās 6 kopā ar Janu, jā. Un Laimītes stadionā ir rīta skriešana, ja? Jā, labi. Un kā ar asinsspiedienu? Un mēs arī pārbaudījām asinsspiedienu. Jā. Un tas ar tāpat. Uzrāda rezultātus, tātad miera pirms slodzes. Asinsspiediens, tātad pirms slodzes normāls ir kāds? 120 uz 80 mm dzīvsudraba, ja? Un pēc slodzes ir nedaudz, kam ir paaugstinājies, palaid drusciņu uz leju. Tā. Pēc slodzes. Tātad ir paaugstinājies Edgaram nedaudz. Un arī Kristiānai. Jā. Anatolijam pazeminājies pēc. Jā. Anatolijam ir pazeminājies. Nu, šajā vecuma posmā, augšanas periodā varētu arī tā būt, jo mēs esam runājuši un vēl runāsim arī par dažādu vecuma posmā, ka var būt arī asinsspiediena, teiksim, gan viņš var būt arī pazemināts nedaudz, gan arī paaugstināts. Tā, un vai jūsu hipotēze apstiprinājās vai neapstiprinājās, un kāda jums bija hipotēze? Baiba, pasaki lūdzu priekšā. Jo vairāk cilvēks nodarbojās ar fiziskām nodarbībām, jo mazāk pieaug sirds saraušanās skaits. Tātad starpība ir mazāka, ja? Starpība, jā, un apstiprinājās, ja? Jo jūsu grupā nodarbojas ar sporta aktivitātēm, dažādām sporta aktivitātēm. Labi, paldies, Kristiāna. Uzskatu, ka mūsu stunda izdevās. Paldies jums par darbu. Un, acīm redzot, mēs tiekamies nākošajā stundā. Paldies jums!